Labdien! Izstādes eiro mūsu valūta viesi Daugavpilī. Jau pēc 71 dienas Latvijā mēs lietosim eiro. Lielai daļai iedzīvotāji eiro jau ir zināms, gandrīz 40% to ir lietojuši, tomēr lielai daļai tas būs jauns sākums. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu pārliecināti par šo jauno valūtu, mēs tai ticētu, mēs viņu atpazītu un mēs saprastu, kāpēc šo valūtu lieto visā Eiropā. Ja mēs spēsim uz šiem jautājumiem atbildēt, tad eiro lietošana būs daudz sekmīgāka un mums novērsīs daudz dažādas galvas sāpes. Jāsāk ar to, ka eiro jau lielai daļai cilvēki ir zināms, jo tomēr liela daļa kredītu, virs 80% ir ņemta eiro, tāpat arī puse noguldījumu. Tāpat arī eiro ir valūta, ko mēs izmantojam bieži vien ceļojot. Arī ir svarīgi saprast, atpazīt eiro banknotes, eiro monētas, saprast, ka tās ir dažādas, neapjukt. Un ir jāuzticās eiro valūtai, kā vienai no pasaules galvenajām valūtām, jo 500 miljoni ikdienā lieto tiešā vai netiešā veidā Eiropā, un eiro valūtas nozīme tikai pieaug. Līdz šim galvenokārt uzņēmēji veikuši ļoti lielu darbu eiro ieviešanai, lai tā būtu sekmīga, tikpat sekmīga Igaunijā dažus gadus atpakaļ. Un tagad ir svarīgi iedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk un vairāk iepazīties ar dažādām lietām, kas skar eiro. Un šī izstāde tiešām arī parāda, kādas eiro banknotes, kādas monētas tiek Eiropā lietotas. Mēs varam redzēt, ka tās ir dažādas. Un mēs arī varam lieliski redzēt uz šī fona, cik labi izceļās mūsu tautumei, tātad mūsu 1 un 2 eiro monētas. Tā kā tas ir kopdarbs sabiedrībai visiem mums kopā, lai pēc iespējas sekmīgāk mēs pāriet uz eiro un teikt tiešām, ka tā ir mūsu valūta. Un tāpēc aicinātu Daugavpils un Latgales iedzīvotājus tiešām apmeklēt šo izstādi, iepazīties ar eiro vēsturi, ar dalību valstīm, ar daudz dažādām šīm monētām un saprast, kādā varenā mehānismā, kādā varenā sistēmā mēs ieejam ar tiešām labu pārdomātu Latvijas simbolu, kas būs redzams visā Eiropā, ne tikai Latvijā. Mūsu tautumeiti ceļos pa visu Latviju un pa visu pasauli. Paldies!